Sveiki skatītājiem. Nebija domāts filmēt. Mašīna ir diezgan tāda, kā saka, ar vēsturi, ja. Passātiņš 99. gada. Nekas īpaši traģisks. Ja. Skati izbrauca. Skatē mums viss ir pa lielam, normāli. Vienīgā problēma nedarbojas vadītāju durvju stiklu pacelšanās mehānisms. Ja. Nu, skaidrs, ka skati izietē viņu nevar. Sāku te dēlēnām skatīties, kas un kā. Domāju, vadi durīs. Ja, paroju vaļā. Nu, it kā te viss bija normāli. Šeit pieliku vēl citu motorņu. Pārbaudu barošanas. Sarkanais ir patstāvīgais, brūnais mums ir. Aizdzirdes slēdža viņam it kā nekas nepienāk. Centrāla atslēga mums no slēdža darbojās. Vienai pusē, ja. Komforta bloku atrāvu vaļā. Te, nu, par to mums būs bišķi cits stāsts. Bet iekrit uz tādas informācijas nelielas. Tā. Tā, vadi salodēti. Cik nu varēja. Te bija vesela kaudze pušu, sarkani, pelēki. Lielo elektrības vadu uz Kembriksa līmi. Pārējie bija tā, dzīslas ir tik melnas, ka dabū izmantot šādus te savienojumus, ja. Nu, pēc tam vēl noizolēsim. Nu, ko, mēģinam. Loks viens. Tā ieķerās. Te vēl mehānismam problēmas kaut kādas būs. Ups. Tā. Un otrs loks strādā. Lejai. Tā. Opā, centrālā atslēga. Tā, vienas duris ir vaļā. Strādā. Tātad zināšanai centrāla atslēga strādā bez šī te komforta bloka pasātam, ja. Bet elektriskie logi nestrādā. Te arī bija pušu vadi, barošana bija pazudusi. Signāla vadi bija pušu. Tātad logu motori nedarbojās, ja nav šī te bloka klāt. Ja viņa nav, centrālā strādā, logi nestrādā, ja. Tātad nemokamies, meklējam arī vainu šeit. Nu, tad pa lielam atliek tikai finiša darbi. Nu, tad finišs beidzot. Visi vadi savākti, grīdas apakota. Nu, vēl taisam pēdējo kontroles testu. Jā, aizdedz iekšā. Loks. Opā. Smuki strādā augšā lejā. Duris dabūja jaukt vai 4 reizes ārā. Izrādījās mehānisms, tur vienkārši no stāvēšanas sakalts, trosīts, kamēr tur saeļoja, satīri, iekustināja. Jā, tikmēr jaunu nevajadzēja. Otras duris, opā, strādā, viss kārtībā. 2 elektriskie logi priekšā, slēdzis ir nomainījis, it kā jau visi 4, bet, nu, skatēji ir viss kārtībā. Uzrakstiet komentāros, cik šitāds LS darbs maksā un cik ar mieru esat maksāt. Jo skati vajag iziet. Un te man pagāja, teikšu tā, es visu dienu, visas 8 stundas noņēmos te ar vadiem, kamēr sapratu, kur kas ir pušu, kur kas ir beidz, kas strādā, kas nestrādā. Nu, tā apmēram.